Sveiki, draugi! Šodien mums tāda īpaša diena, jo ir sācies jauns gads, pēc ķīniešu kalendāra, pūķa gads. Tāpēc es gribu novēlēt gan sev, gan jums visiem, lai šis gads ir īpašs, lai viņš ir īpašs tādā labā, pozitīvā nozīmē, lai pūķis dod mums visiem drosmi, spēku, enerģiju, piepildīt savus sapņus, savus ieceres, savus plānus, kurus varbūt mēs neesam iepriekš saņēmušies izdarīt. Un tāpat laikā, lai arī mums ir viedums un lai mums ir gudrība šo pūķi savaldīt tad, kad tas ir vajadzīgs. Tāds mans novēlējums, un tagad varētu ķerties klāt izlikumam, bet vispirms gribu pateikt lielu paldies tiem, kas liek īkšķīšus pie maniem video, kuriem patīk un noder, tas ir jauki, par to es vienmēr priecājos. Tā kā tagad varam ķerties klāt izlikumam, kā parasti mums ir 3 varianti, 1., 2., 3. variants. Mēģināt intuitīvi sajust, kurš no šiem te variantiem ir jūsu, un ķeramies klāt. Tagad skatīsimies pirmo variantu. Pirmajam variantam nedēļas galvenā kārts ir pentakļu bruņinieks. Jāteic, ka nedēļas enerģētika jums varētu būt diezgan mierīga. Vismaz ne ar tādiem varbūt aktīviem notikumiem, jā. Par to mierīgumu es vēl tālāk runāšu, skatoties uz pārējām kārtīm, te man būs ko komentēt, bet drīzāk pareizāk būtu teikt tā, varbūt nebūs ar kaut kādiem tādiem aktīviem notikumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka pentakļu bruņinieks ir tāds mierīgs puisis, jā, mēs redzam, viņš sēž tajā savā zirgā ar to savu pentakli, nekur viņš nenesās, nekur viņš neskrien. Mierīgs, apdomīgs, prātīgs, saimniecisks, tāds viņš ir, un tāda varētu būt šī nedēļa. Kad mēs nenodarbojamies ar kaut kādām jaunām lietām, te visticamāk nebūs stāsts par to, ka kaut kas tāds īpaši jauns jūsu dzīvē ienāk. Drīzāk jūs nodarbosties ar kaut kādām vai esošām, tekošām lietām, vai arī pabeigsiet kaut kādas iesāktas lietas, un pēc šīs kārtas varbūt tā, ka jūs tiešām cītīgi, kārtīgi darbojaties. Ja tas ir darbs vai tas ir biznes, jūs tiešām cītīgi, kārtīgi darat savas darba lietas, biznesa lietas, bet nekādas jauns, tur jauni darbi, jauni piedāvājumi, jauni kaut kādi partneri. Īsti pēc šīs kārtas es tā kā neredzētu, bet viņi savukārt ir ļoti labi tiešām tādai darbu. Tad, kad mums ir kārtīgi, tā teikt, jārukā, tad, kad mums ir jāstrādā, tad, kad mums ir jāpabeidz kaut kas, ja, tad viņa ir laba, un mēs tādiem darbiem tad varam nākošu nedēļu pievērsties. Tas attiecas uz darbu, uz tā, jā, kaut kādi, kā jau laikam teicu, ja jauni kaut kādi piedāvājumi, diez vai. Kas attiec uz attiecībām, tad, ja jūs esat jau esošas stabilas attiecības, tad pārāk lielu romantiku šī kārtas nesola, drīzāk jūs būsiet nodarbināti ar saimnieciskiem jautājumiem. Ja, kaut kādu mājas lietas, saimniecības lietas, varbūt kopīgi, jā, partneri par kaut kādām tur saimniecības lietām domāsiet, plānosiet, jā, varbūt brauksiet kaut ko iegādāsties arī pēc šīs kārtas, tīri kaut ko mājas vajadzībām kaut ko. Tā, par jaunu iepazīšanos, tā kā tas tomēr ir bruņinieks, meitenēm varbūt vai sievietēm, kam tas ir aktuāli, jā, jūs varētu iepazīties, ja jūs kāds aicina uz randiņu, jā, tad ejiet, bet varētu būt tā, ka šis puisis ir tāds, nav romantiķis, jā. Un viņa izpratnē rūpes par otru cilvēku ir nevis dziedāt serenādes zem loga un dāvināt pušķus, bet aiziet, teiksim, un tur, palīdzēt pieneglot plauktiņu pie sienas. Viņš caur praktiskām lietām redza to, viņa izpratnē rūpes par otru cilvēku uzmanību ir tad, ja tu par viņu parūpējies, ja? Vai kaut ko arī uzdāvini. Ja? Viņš tāds praktiķis ir vairāk. Tas ir par attiecībām. Tā, darbs, attiecības. Jā. Skatoties uz apkārtējām kārtīm,
man izskatās, ka varētu būt, ka jūs kaut kādās situācijās, tā kā jūtaties tā kā sabremzēti. Un es pastāstīšu tālāk, kāpēc, bet vispirms paskatīsimies, kas mums ir nedēļas pozitīvā, ja? Un te mums ir vecākais arkāns tornis. Te vispār pirmam variantam interesanti divi tādi spēcīgi arkāni, ja, tādi gan negatīvā, gan pozitīvā tornis, negatīvā vēlns. Tad par pozitīvu. Tornis, parasti tornis runā par to, ka kaut kas sabrūk, bet mums tas ir pozitīvs. Tad kaut kas, tā kā beidz pastāvēt, bet tas ir kā atvieglojums jums, ja? Kaut kāda situācija, kas, tā kā šeit tajā tornī, ja, te viss brūk un krīt, bet šim bruņiniekam nākošā nedēļā tas ir tā kā tāds nasta no pleciem nokrīt, ja, tāda situācija jums var būt. Vēl šī kārts var runāt par, starp citu, jā, par cik šis ir saimniecisks puisis, varbūt kāds pieķeras kaut kādām mājas lietām, mājas remontam vai ne tikai mājas, varbūt vienkārši kaut kādām remontu lietām, ja. Un arī šī kārts runā par tādām lietām, tāpēc jā, varbūt kāds kaut ko mājās pieremontē, un tas tad mums ir pozitīvā, ja, kaut kādas tādas lietas. Varbūt arī kāds darījums ar nekustamo īpašumu, jā, varbūt darījums, un tad viņš izskatās tomēr veiksmīgs, ja. Tas ir pēc šīs te kārts. Nedēļas negatīvs mums ir vēlns. Vēlns ir tāds kārdinātājs, ja? Bet zinat, ka šajā, protams, jā, es pateikšu, nekrītam kārdinājumā, esam uzmanīgi ar kaut kādiem vēlna kārdinājumiem, ja, kuru, kā jau es parasti pie šīs kārtas saku, vēlns mums paņem mazo pirkstiņu un beigās paņem visu roku, ja? Bet šis puisis ir tāds pietiekoši prātīgs, un tāpēc es domāju, jums tas noskaņojums nebūs tāds, ka jūs tur pa gaisu un neapdomīgi rīkosieties ar naudu. Tāpēc drīzāk es domāju, ka jūsos ir kaut kādas bailes, un arī skatoties uz padomu, manuprāt, tās varētu būt kaut kādas jūsu iekšējais stāvoklis, par ko šeit ir runa, ja? Jūsu kaut kādas bailes, nepārliecinātība, kas jūs aptur, un tas ir tas, kāpēc es teicu, ka pentakļu šis te bruņinieks ir tāds bremzēts. Ja, ka viņš tā kā iemiet stāv uz vietas un netiek uz priekšu, un lietas kaut kā iestrēgst un neiet uz priekšu, un viņam pašam negribās iet uz priekšu. Bet kāds var arī šādā stāvoklī nonākt, jo mums tas vēlns ir negatīvā pozīcijā. Ja? Un te redziet ir padoms. Padoms ir šī tāda, varētu tā, ja tā drīkst teikt, ja viens no tādiem nozīmēm bailes, ja cilvēks tā kā pārdzīvojumos savos, ja, tāpēc man kaut kā šķiet, ka te šī kārts mums ir nevis kā padoms, bet kā tāds aicinājums drīzāk pārvarēt šīs te bailes, ja, tā kā tāds, nezinu, kā brīdinājums varbūt, ka neļaujaties to baiļu varai, ja? Jo te mums ir tas vēlns, kurš arī var runāt par mūsu kaut kādām fobijām pat un bailēm un kaut kādu tādu izmainītu stāvokli, ja? Kad mēs nerīkojamies tā kā brīvi. Ja cilvēks ir baili ietekmē, tad, protams, ka viņa rīcība nav brīva, un viņš ir izdarīt lietas, kas viņam vispār nemaz par labu nenāk, ja? Vai kas nav viņa interesēs, ja? Tikai šo te baiļu ietekmē kaut kādu tādu. Un tāpēc es domāju, ka šeit ir stāsts par to, ka jums jāmēģina nākošu nedēļu tiešām kaut kā pārstrādāt, kaut kā tikt ar savām bailēm vaļā. Un es neizslēdzu, ka tas arī saistīts ar šo te toni, varbūt kaut kas ir, kas tātad jūsu dzīvēs, kā šis te tornis, ja sabrūk, bet pentakļu bruņinieks ir gatavs uz šiem te pamatiem būvēt kaut ko jaunu, ja? Viņš būvēs kaut ko jaunu šeit, kaut ko jaunu, kaut ko daudz foršāku, kaut ko daudz labāku. Bet iespējams, ka jums ir tāds baiļu moments, kas būs, kā būs, ja būs šīs te pārmaiņas, ja? Kuras iespējams notiek jūsu dzīvē nākošais nedēļa. Tāpēc es vēl papildus uzliku kārtas uz šiem te 9 zobeniem, un lai precizētu,
kas te tur varētu būt, un zinat, kā man izskatās, ka tiešām nebaidīties iet uz priekšu, un tas tornis, kas brūk, viņam tiešām ir jābrūk, un tas jums nāk par labu, un tās pārmaiņas caur šo kārti nāvi, šeit mēs redzam, jā, kas varbūt, jā, jums varbūt nav viegli, jūs esat šajos te stāvokļos, un jūs baidaties, jūs pārdzīvot, jūs nezināt, kā būs, jūs jūsaties sasaistīti, jā, bet beigās tas atnesīs jums atvieglojumu. Ja šis ir šeit ir 2 kausi, šī ir kārts, kas saucās mērenība, un tas ir tāds kā atvieglojums, kas pēc visu šīs situācijas nāk. Ja? Tā kā nebaidieties no šīm te, ja tiešām te runa ir par kaut kādām pārmaiņām vai par kaut kādu tādu situāciju, un vispār par jebko, ja jūs nākošu nedēļu pārņem kaut kādas baiļu sajūtas vai trauksme vai nedrošība vai nepārliecinātība, nebaidieties, lai notiek tās lietas, kam ir jānotiek, beigās, kur viss būs labi. Tā kā tā, šāds interesants izlikums pirmam variantam. Tagad skatīsimies otro variantu. Otram variantam nedēļas galvenā kārts ir kausu karalis. Kausu karalis runā vairāk par emocionāliem tādiem emociju jautājumiem, vairāk par attiecību jautājumiem. Tāpēc mūsu dzīvē varbūt nākošanai tiešām vairāk tieši šie te jautājumi, tādi attiecību jautājumi vai emocionālās pašsajūtas jautājumi vairāk arī aktualizējas. Šis karalis var norādīt uz to, ka mūsu dzīvē tiešām kaut kāda lielāka, būtiskāka loma ir kādam cilvēkam, vīrietim. Ja? Tas var būt mūsu vīrs vai partneris, ja mēs esam attiecībās, bet tas var būt arī kāds emocionāli tūs cilvēks, varbūt tēvs vai brālis, vai kāds vienkārši ģimenes draugs vai kāds cilvēks, ar kuru mums ir tāda ļoti tuva emocionāla saikne. Šis cilvēks var būt tiešām mums kā atbalsts, viņš var sniegt mums palīdzību, un ja mums ir kaut kāda tāda situācija, kur mums vajag atbalstu, mēs droši pie viņa varam nākošu nedēļu vērsties. Kas attiec uz darbu, biznesu, tad šī kārts runā par tādu radošu pieeju lietām. Te varētu būt stāsts par to, kā mēs tiešām esam tādi radoši, varbūt kaut kādas jaunas radošas idejas. Ja? Kaut kas tāds varētu būt mums. Jā, radošas jaunas idejas. Jā, es skatos tālāk arī pozitīvā mums ir, jā, kaut kas jauns varētu būt, jā, kaut kas tāds. Kārts arī runā par to, ka mēs neesam vieni. Viņa ir tāda ap karalu pulcējas cilvēki. Ja? Viņš ir tiešām ļoti jauks, patīkams, empātisks cilvēks, tāds sirsnīgs, ar kuru var parunāt, uz kuru var paļauties un kurš var palīdzēt. Ja? Un tāpēc tas noskaņojums, es domāju, arī būs tāds emocionāls, bet tāds patīkams nākošu nedēļums. Te ir šis tas, ko es pēc tam pastāstīšu, ja, kas mums ir negatīvā, bet tā, kopumā ņemot. Kas attiec uz attiecībām, ja jūs esat jau attiecībās stabilās un mums ir partneris vai dzīvesbiedrs, tad šī kārts norādīs droši vien ka uz viņu, un tad atkal te var būt viņa kaut kāda lielāka loma, viņš jums kā atbalsts, viņš jums kā padomdevējs, ja, vai viņš var kaut kādu patīkamus mirkļus jums sagādāt, ja. Kaut ko tādu. Jā, nākošnedēļ taču ir, atcerējos, nākošnedēļ taču ir Valentīna diena. Tad gaidat no sava kausa karaļa kaut ko tiešām patīkamu un tādu jauku. Jā, un vispār šī kārta tiešām noraksturo to nedēļas tādu noskaņojumu ar rozā sirsniņām un tā, kā tas parasti notiek Valentīna dienā. Jā. Jācer, ka tiešām tā visiem būs, un ja vīrieši skatās, tad atcerieties par savām meitenēm vai draudzenēm, tad, jā, kas jums jādara pēc šīs kārtas. Jā, tā kā tāds patīkami mirkļi var būt, jā. Par jaunām attiecībām, jā, jaunas attiecības varētu būt, jā, ja jūs neesat attiecībās, jo te mums ir kaut kas jauns pozitīvā, bet, jāņem vērā, ka šis karalis tomēr ir visticamāk precēts cilvēks, jā, un arī viņš nav nekāds tur pavisam jauns puisis, viņš ir vīrietis tādos labākos gados, un viņš tiešām var būt precēts.
tāda nianse. Nu tā, kas vēl? Jā, vēl varbūt, ja jūsu vidē nav šādu te cilvēku, nu tādu, kā es aprakstīju, ja, tad starp citu šī kārta arī norāda, ka tas varbūt kāds, tas varbūt pat arī ārsts, ja, vai kāds psihoterapeits vai psihologs, vai nu kaut kāda tāda interesanta terapija, kurā arī mēs strādājam ar savām emocijām, ja. Kā jau es teicu, kausa ar emocijas, kur mēs strādājam ar emocijām, un, nu, vai kaut kā to mūsu emocionālo pusi, un jā, arī tā var kādam šī kārtas nākošnedēļ nospēlēt. Nu jā, tas ir par kausu karali. Pozitīvs, tātad kaut kas jauns pēc nevis zižļu, bet pēc zobenu dūža, kaut kas jauns, kaut kāds jauns impuls, kaut kāda jauna iespēja, kaut kas var mūsu dzīvē ienākt, kurā jomā, nu, tas ir, protams, atkarīgs no. Nevis, tas nav atkarīgs, tas ir, nu, katram tas var būt savādāk, bet tā kā te ir diezgan būtiska loma šai te, nu, tā mums ir centrālā šī attiecība kārsta, tad iespējams kādam tieši attiecību ziņā kaut kas tāds jauns, ja? Vai nu tās ir jaunas attiecības, vai kaut kāda jauna pavērsiena esošās attiecībās. Bet nelaižam garām, ja tas ir kaut kas foršs un patīkams, nelaižam to garām, ja dūzi viegli var palaist garām. Nu tā, nedēļas negatīvs mums ir 7 zižļi, nu te mēs redzam cilvēks pilnīgi aizstāvās, ja, te tur to savu mietu gatavs te visiem sadot, ja. Nu tas mums ir negatīvs. Tas ir negatīvs, tāpēc, un skatoties uz šo te salikumu, kas mums šeit ir izveidojies, var gadīties, ka jūs esat šādā noskaņojumā, kad, nu, apmēram nenāc man klāt un vispār tu līdz dabūs ar mietu, ja. Tā var būt, ka mēs tā pārāk karēvīgi esam, bet nākošnedēļ būtu tas brīnišķīgais laiks pēc šīs te kombinācijas jums, kad jūs tiešām varat ar šo te savu cilvēku izrunāties, ja? Jo arī zobenu dūzes runā par to, ka mēs izrunājamies, mēs noskaidrojam attiecības, ja? Visu kārtas galdā, bet daram to nevis kā šis cilvēks ar to mietu pa priekšu, ja ejam skaidrot attiecības, bet ejam ar atvērtu sirdi, ar draudzīgi, nu, ar tādu, bez kaut kādiem pārmetumiem, ja, tu man tā un es tev šitā, ja, bez tāda, bez šīs te pozīcijas, ja, ejam pie kausa karaļa, vai varbūt mēs paši, jūs esat vīrieši, kas skatās, jūs esat tas kausa karalis, tiešām sirsnīgi, un tādu atvērtu sirdi. Un tad mums arī, mēs varēsim izrunāties, jo, ja jums tiešām, ja tas ir par jums, ja ir tāda situācija, ka jūs, nu, kaut kas ir uz sirds, ja, kaut kāds krēņķis, un jūs tā kā nerunājat un velkat to līdzi un velkat, tas vienmēr bojā attiecības, ja. Un tāpēc vajag izrunāt. Varbūt tas pat nav attiecību ziņā, varbūt jums darbā ir kāds cilvēks ar ko, vai jebkurā citā vidē, jāteiksim, vai ģimenē kāds cits cilvēks, ar ko ir kaut kāda bijusi situācija. Tad nākošnedēļ mēģina to atrisināt. Ja? Nu tā. Jā, vēl kas varbūt pēc šīs kārtas, ka jūs vienkārši, ja tas iepriekšējais stāsts nebija par jums, ja jums attiecībās ar cilvēkiem visiem viss kārtībā, tad te var sanākt situācija, ka varbūt jūs vienkārši satiekat kādu. Tas varētu būt cilvēks, teiksim, no pagātnes, vai vienkārši kaut kāds cilvēks, ar kuru jums ir kaut kāda, nu, zinat, kā negribas runāt un gribas ātrāk tikt vaļā, varbūt tā, ja? Jā, tā var būt kaut kāda, varbūt pavisam tāda neliela īsa epizode jūsu dzīvē nākošnedēļ, ja? Kad, nu, kaut kāda, vai nu kāds man piezvana, vai uzraksta, vai es uz ielas satieku, ja? Cilvēku, ko es, nu, man negribu viņu satikt nemaz, ja? Nu, tā var arī gadīties. Padoms mums ir vecākais arkāns laimes rats. Nu, zinat, kā laimes rats runā par to, ka nevajag iet pret straumi, varbūt nākošnedēļ, ļaut lietām notikt savu gaitu, ja? Nevajag iecirsties kā šim te puisim, te tagad es ar savu mietu pret visu pasauli, ja? Lietas šeit iet uz priekšu un lietas iet savu gaitu, un dažreiz mēs esam virspusē, augšā, tā teikt, dažreiz mēs esam kaut kur šeit, bet ja mēs esam šeit apakšā, atceramies, ka tas dzīves, tas
tā spirāli, tā dzīve mums pa spirāli iet, ja, uz priekšu, un mēs atkal būsim šeit augšā. Un ko es arī pie šīs kārtas saku, kad jo mēs būsim vairāk uz malas, jo mums ir lielāka iespēja, ka mūs sašūpo tā dzīve, jo mēs būsim vairāk vidū, vairāk harmoniski, nosvērtāki, mierīgāki, ja, tādi, jo mums mazāk tā dzīve sašūpos, ja. Nu tā. Vēl pēc šīs kārtas jāņem vērā arī, šī kārtas arī runā par laiku, ja? Tāpēc, piemēram, ja te ir, tad laika momentam, kaut kādiem laika aspektam varētu būt nozīme nākošanai. Nu, piemēram, ja jūs gribat tiešām iet pie tā sava cilvēka izrunāt to savu kaut kādu lietu, ja, kas jums tur ir, nu, gribas izrunāties. Atrodam piemērotāko laiku. Nu, varbūt, ja viņš tikko atnāca no darba nogurs, tad nemetamies virsū tad tagad skaidrosim attiecības. Ja? Laika moments varbūt arī būtisks jums nākošanai. Ja to ņemat vērā. Atrast lietām piemērotu pareizo brīdi visām lietām. Nu tāds izlikums otram variantam. Tagad skatīsimies trešo variantu. Trešam variantam nedēļas galvenā kārts ir 4 zižļi. Nu, ļoti tāda mierīga un varētu teikt pozitīva kārts. Ja? Te mēs redzam, ka 2 cilvēki, tā kā puisis un meitene uz mājas jumta, viņi tā kā te dejoja, priecājas, un te mums lampiņas iedegtas, lukturīši un putniņi, ja, tā kā idille. Tāpēc es teiktu, ka visticamāk tiešām nedēļa mums paies tādā patīkamā noskaņā. Nu, redzat, nākošanai mums arī ir svētki, Valentīna diena, ja, un tad varētu būt, ka visa tā nedēļa, jo, protams, jo visur ir šie te sirsniņas un baloniņi, puķītes un tā tālāk visās vietās, veikalos un visur, un ap mums tas viss ir, un tiešām varbūt jums arī tā nedēļa arī tādā gaisotnē būs, un iespējams ar savu tā kā tuvo cilvēku, jā, nu, neobligāti partneris, tie varbūt arī draugi, jā, bet varbūt arī ar partneri, jā, pavadīsiet forši kopā laiku un nosvinēsiet svētkus, jā. Vispār ļoti laba kārts visās ziņās, jā. Arī darbā, teiksim, kā sāksim, jā, darbs vai tādas biznesa lietas, stabila kārts, mierīga kārts. Jā, viņi varbūt nesola tur kaut kādas baigos jaunās kaut kādas lietas, bet viņi runā par tādu mieru, par stabilitāti, par to, kad lietas rit mierīgi un forši savu gaitu, un mēs esam apmierināti, jā. Mēs esam apmierināti ar to, jā. Varbūt kādam darbā arī kāda ballīte, ne tikai mājās mēs, bet, protams, jā, mājās mēs noteikti varam būt tā, ka mēs nākošanai atzīmējam, ka mums atnāk varbūt ciemiņi, jā, vai ka mēs paši tur, nu, tā kā nosvinam un tādā svētku gaisotnē esam. Varbūt kādam darbā arī kaut kāds korporatīvu pasākums, ja, kaut kāda ballīte vai kaut kas tāds noteikti tā arī var būt, ja. Nu jā, attiecības, kā jau mēs te redzam, patīkamas, jaukas, esošās attiecības, jā, visi es teiktu labi. Jaunas attiecības, nu tā īpaši varbūt arī neredzu, ka jūs tur tā ļoti varētu iepazīties nākošā nedēļa, nu atkal, kam tas ir aktuāli, ja? Bet lai vai kā, nākošā nedēļa tādā ļoti jaukā gaisotnē varētu paiet, mierīgā, priecīgā tādā. Jā, kādam varbūt aktuāli nekustamā īpašuma jautājumi, kāds varbūt nopēra, kāds varbūt īrē, jā, teiksim, vienojās un varbūt arī ne tieši nekustamais īpašums, varbūt, nu, kaut kāda mašīna, varbūt kāds nopērk, ja, nu, kaut ko tādu, kas ir mans un par ko man tiešām ir prieks. Tā te var būt. Varam arī pēc šīs kārtas kaut kur izbraukt, ja, bet visticamāk, nu, varētu būt arī kaut kāda ceļojuma uz kaut kādām tālākām zemēm, ja. Jā, varētu būt arī tā, ka kādam ir, teiksim, atvaļinājums un tad jūs aizbraucat kaut kur, nu, tālāk vai tuvāk, atkal tas ir atkarīgs no katra, kā nu kuram, ja, mums. Nu tā, labi. Nākošās nedēļas pozitīvs mums ir Pentakļu karaliene. Nu, Pentakļu karaliene praktiska sieviete varbūt runā par mums.
varbūt runā par mums, ja te tiešām ir kaut kāda darījuma, kā es minēju, kaut kāda īpašuma lietas, ja kaut ko pērkam, kaut ko pārdodam, un mums tas viss ļoti veiksmīgi pēc šīs te kombinācijas, viss sanāk, viss izdodās, mēs varam vienoties, un mums viss lietas labi aiziet. Tā kā, ja kādam nākošnedēļ ir, vai vispār ir tāda aktuāla jautājuma, varat nākošnedēļ mēģināt, ar to nodarboties, jums varētu arī viss sanākt. Varbūt varbūt arī kaut kāda, teiksim, sieviete, kas jums var, bet viņa visbiežāk ir tāda praktiskas dabas, ja tā ir pentakļu karaliene ar naudas lietām, ar finanšu lietām, ar kaut kādām praktiskām lietām, saistīts cilvēks, kas jums var nākošnedēļ palīdzēt. Vai arī varbūt tā esat jūs pati, kura tiešām ļoti veiksmīgi nākošnedēļ varbūt kaut kādas finanšu lietas atrisinat, ne tikai tas, ko es teicu ar īpašumiem, pirkšanu, pārdošanu, bet varbūt, kaut kādas finanšu jautājumus nākošnedēļ tas varētu jums labi veikties, labi risināties, kaut kādas tādas lietas vai kaut kādas saimnieciskas dabas jautājumi, Tā, mums ir pēc pentakļu karalienes. Mājas lietas arī, vispār varbūt darbosieties mājās, varbūt nākošnedēļ, varbūt jums ir atvaļinājums, vai arī jūs varbūt nestrādājat, Tad varbūt mājās daudz laika veltīsiet, bet tas jums būs tiešām ar prieku, un jūs tiešām tur daudz ko izdarīsiet, un pati būsiet apmierināti, Jo pentakļu karaliene, viņa arī labprāt atrodas mājās, uzturas mājās ar ģimeni, ar bērniem, darbojas ar dažādām mājas lietām. Tā. Negatīvs mums ir 9 kausi. Zinat kā, pirmkārt jau jāpasaka to, es te daudz par tiem svētkiem un svinēšanu runāju, tad šī kārtas negatīvā aspektā var runāt, ka, mums ir bišķiņ varbūt jāpiebremzē ar tiem, redzat, ir 9 kausi, un šī kārtas runā par tādu izēšanos un izballēšanos un vīns, šampanietis, kūkas, tortas, vispārējais, restorāni un šitādas ballīšu lietas, kaut kādu mēru ievērot, kas no kuram var būt, Tas ir viens aspekts. Otrs, šī kārts var runāt, ka mēs kaut kādā brīdī var būt egoistiskāk, vairāk par sevi, vairāk uz sevi, bet tomēr te ir stāsts nākošnedēļ par partneriem, mēs esam kā partneri, par partneru attiecībām, par būšanu kopā ar cilvēkiem, par kaut kādu sadarbošanos ar cilvēkiem. Tāpēc vēl tāds aspekts, un tāds moments, kad, neesam tādi varbūt uz sevi tik, orientēti. Tā atkal varbūt kaut kāda viena situācija vai kaut kāds moments, Tā kā to varbūt arī ņemat vērā. Lūk, un nedēļas padoms mums ir vecākais arkāns augstais priesteris. Zinat kā, par cik te mums tie svētki, kāds varbūt iet uz kaut kādām, te varbūt runa par, kaut kādas laulības, varbūt jums kādi tuvi cilvēki, laulājās, un jūs ejat uz šo te ceremoniju. Tas tā var būt. Es ceru, ka nebūs tā, ka pēc šīs kārtas kaut kur nojuks kādam kāda ballīte, Es domāju, ka nē, es ceru, ka tā nebūs, Tātad kaut kāda tāda ceremonija varētu būt, uz kuru jūs nākošnedēļ ejat. Tad vēl augstais priesteris runā, ja jums tiešām te būs kaut kādi darījumi, caur šo te pentakļu karalieni, ievērojat noteikumus, darat visu tā, kā pieklājas, Vairāk netik daudz šī kārtas runā par likumiem, bet par tādu sabiedrības pieņemto normu, par to vairāk, Ievērojam kaut kādas, katram tas varbūt izpaudīsies savādāk, un tad jau, ja jums tā situācija būs, jūs sapratīsiet, bet arī varbūt šajā kontekstā, tur tajās ballītēs, ja mēs esam, ievērot tādas sabiedrības kaut kādas normas un sabiedrības noteikumus. Lūk, bet vēl šeit varbūt stāsts, ka mēs, redzat, te ir ļoti skaista kārčīte, tāda meitene sēž un pūci viņai lasa grāmatu. Te var būt kāds konteksts saistībā ar to, ka iespējams nākošnedēļ mums ir tikšanās, varbūt te mums tā mājās, vai kaut kur pie kādiem cilvēkiem mēs tiekamies ar kādu tiešām interesantu un viedu un gudru cilvēku,
Jo es domāju, nākošais vieni mēs nebūsim. Mums noteikti mēs miedarbosimies ar cilvēkiem. Un te varētu būt stāsts, ka mums ir iespēja satikties, mēs sadiegamies ar kādu tiešām interesantu, gudru, viedu cilvēku un tiešām varam paklausīties viņā, pamācīties no viņa, un viņš mums var kaut kādu varbūt padomu iedot. Ja? Vēl šādā veidā šī kārts var runāt. Jā, tā kā, ja mums ir iespēja nākošanai varbūt kaut kur aiziet, kādā gudrā cilvēkā paklausīties, tad izmantojam šo te iespēju. Nu tāds izlikums 3. variantam, un lai visiem mierīga nedēļa, laba nedēļa, un tiekamies atkal nākošā izlikumā.